Ēdi. Un lūk, īstais Rozentāls parādās. Mūsu ekrānos nolaižās no griestiem. Ja pavisam godīgi, es skatījos uz to līniju, uz to trosi sākumā un domāju, kāpēc... Šis ir labs veikals īstenībā. Tagad es guvu atbildi, kāpēc viņi tur ir, lai Francis var Tagad tā nolaisties no trosi pisīsies pa kājām, kaut ko nevajag savilkt. Jā, laikam, ka šāds arēnā nav pieredzēts, vismaz cik man zināms. Nolaižās no debesīm Francis Rozentāls savos džinsos, tāpat kā arī iepriekšējā cīņā pret Juris Zundovski. Toreiz viņš gan ar motociklu, manuprāt, ieradās. Un tad, lūk, tagad nedaudz nākamajā līmenī esam pārgājuši. Nezinu pat, kā šo nosaukt. Francis Rozentāls, es gribētu teikt, ir ienācis ringā, būrī precīzāk, bet nē, viņš ir ielidojis. Bāz ar 0 būrī. Abi vakar galvenās cīņas elementi ir uz vietas. Nebūs jāsaudē. Francis džinsos, sarkanajā stūrī. Un Kristaps Zuds arī redzam loktin, tuneļa redzi viņam. Francis Rozentāls sarkanajā stūrī, Kristaps Zuds zilajā, 3 raundi pa 2 minūtēm. Ja tāda būs nepieciešama, beidzot varam skatīties šo abu vīru dueli. Principiāli cīņa, kurš vēl vēlēsies vairāk. Francis uzsāk agresīvi, precīziem trāpjumiem. Kristaps smaida, aicina viņa nākt iekšā. Zuds atkal smaidīs un dabūs tāfelēm. Bet Francis, jā, izskatās ļoti as. Ļoti as un redzam šie mazie cimdi. Nav viegli aizsakties. Tas nav kā ar boksīm nosakties. Neuzņemt sitienu, šie mazie 4 unču cimdi spraucās cauri aizsardzībai. Un tas ir manāms tagad. Redzam, šis džabs, taisnais sitiens. Vienkārši iet cauri locītavām. Un Francis sācis ir ļoti aktīvi. Gilotīna. Un vēl viena laba kombinācija no Rozentāla. Vēl viens precīzs trāpjums. Oho, tiesnes zan prom. Kas tur notika? Kādu, kas... Grūti pateikt, no kā tiesnes atbrīvo. Kāpēc laika nenopauzēja? Ok, varam atsākt un labi trāpa Francis. Labais sitiens nosēdina Kristapu. Atskaidrs Cēlēs augšā. Cēlēs augšā. Un Kristaps ir apkaļ kājās. Kristapu. Labais overhands bija tas, kas to izdarīja. Francis iet šobrīd savu odas asinis piebeigt cīņu. 10 sekundes, davai noturēt. Un 4 sekundes, 3, un rauns ir beidzies. Un Kristaps izdzīvo šo pirmo raundu. Un kas par raundu Francim Rozentālam? Vienvirziena ceļš, atļaušos teikt, ir bijis šajā pirmajā raundā pagaidām. Dominants rauns no Rozentāla.
Skatāmies vēlreiz. Kas tur Vienkārši notika? sitienu Es gribu jūra, redzēt to kā brīdi, kā viņš rauns izteica kaut kā sākās līdz tieši pašām čatā beigām. iesties, tāpēc pēc Frants nereiz neatlaida. Gāzes pedāli. Vienkārši konstanti uzbruka. Konstanti dzēlieni. Un Jā. aperkats bija tas, kas tomēr bija šis trāpījums. Jā. Un esam gatavi otrajam raundam. Sākam otro raundu šajā cīņā. Francis atpakaļ pie lietas. savos zābakos. Turpinās tieši turpat, kur Džinsonēts močī. beidzot labi trāpīt, Pilnīgi arī pie Kristaps ar labo. Beidzot, Kristaps laiž rokas Uj, vaļā, bet tas pizdā. ir vēl viens Uj. knockdowns priekš Franča Tevis, Rozentāla. tevis. Un duelis ir iemests. Jā. Tu Būrī. tā ielika, bļa. Cīņa ir apstādināta. Ej, Frančs Rozentāls. tur bija insta. Dominants sniegums no viņa un redzam.